Vai viegli būt jaunam piekrastes zvejniekam? Celties naktī, jebkuros laikapstākļos? Doties jūrā, saldēties, lāpīt tīklus un murdus, remontēt laivas un motorus, domāt, kā zivis realizēt, kūpināt un pārdot, mācīties, sekot izmaiņām likumos un grāmatvedībā, rakstīt projektus un piedalīties biedrības sapulcēs. Jurģis Elsons saka, ka viegli, jo par zvejnieku sapņojas kļūt jau no 3 gadu vecuma. Izaudzis upesgrīvā, zvejnieku dzimtā. Allaž piekrastes zvejniecības noslēpumus mācījies no tēva un jau puikas gados iemācījies šūt pirmos zvejas rīkus. Ieelpojis dūšīgi skarbos jūras vējus, sapratis, ka piekrastes zvejnieka darbs dos vislielāko gandarījumu un tam nolēmis veltīt visu savu dzīvi. Pavasarī luču zveja, vēlāk butes, vimbas un citas zivis. Ziemas sezonā nēģi, tā ir Jurģa zvejas sezona. Šobrīd Jurģis ar vien zvejo kopā ar tēvu. Vaicājot, kā viņi saprotas, Jurģis atbild, ka no pusvārda. Saviem bērniem Jurģis gribētu iemācīt 3 lietas, ko iemācīja tēvs. Nepadoties, nebeigt sapņot un iesākt to vienmēr novest līdz galam. Visiem piekrastes zvejniekiem spēku, izturību un turpināt iesākto. Un jauniešiem, ka ne tikai laimi iebrauc meklēt uz ārzemēm, bet kad laimīgs tu var būt arī šeit.